Tuvs kāpa Ingus Petersons un Windsurfers orkestra, publikas ovācijas tricināja halles jumtu un griestus. Dziedātājs bija priecīgi pārsteigts un pat mazliet samulsis par karsto uzņemšanu. Man liekas, tas ir šī pasākuma organizētāja pilnīgākais trumps numur 1. Jūs redzat, kas tur notiek, ja? Tas ir pilnīgi desmitnieki. Trakākais ir tas, ka tagad jādomā, ko tālāk. Par savu gada lielo pasākumu uzskata arī tie, kurus ik piekdienas klubotāju vidū neredzēsiet nekad, jo lielākajā daļā klubu viņi jūtas kā savu bērnu klases vakarā, bet valsts šlāgeri vakaros, kam pāri 10, arī nav sirdī tuvi. Atšķirībā no iepriekšējām disko naktīm šogad mazāk redzēja tos, kas šo ballīti uztver kā vēl vienu karnevālu. Tomēr daži drosmīgi arī šoreiz neļāva aizmirst disko ēras noskaņas modē. Neprātīgi un pārspīlēti. Jā, varbūt. Tomēr disko nav miris. Ap šo mūziku un aksesuāriem nebūtu nevējo naftalīna smaka. Vēl vairāk. Disko ir savu stilīgās modas niša arī haotiskajā un eklektiskajā 21. gadsimtā. Mēs nemīlējām to īsteno disko, kas bija tāds ritīgais ar taurēm, ar pūšamajiem instrumentiem, uz funky un soul bāzes. Ja, un tagad aizvien vairāk cilvēki to sāk mīlēt, saprast, un tas ir modīgi tagad. Disko nakts būtība – restaurēt bijušas sajūtas un noklausīties sāpošām kājām līdz pat rītam ne tāpēc, ka esam veci, bet tāpēc, ka jūtamies jaunāk, lai būtu ko atcerēties līdz pat nākamajam gadam.